Saskaņas centra balsos par rīt? Ir 2008. gada decembrī parakstīta vienošanās, kura ir piesmieta, kolēģi. Jūs parakstījāt Zatlera kungam klātesot un apņemāties izdarīt konkrētas lietas. Jūs neesat izdarījuši nekā un izliekaties, ka jums tas ir vienalga. Tagad, kas tiek piedāvāts, faktiski arī, piedodiet, tādi puslēmumi. Pagaidām kolēģi, kas savā starpā cīkstās valdībā, koalīcijā un rīt cīkstēsies, viņi nerunā skaidru valodu. Tas ir viens. Ko jūs grasties darīt, ko jūs piedāvājat no savas pozīcijas, kā pareizi rīt jāizdara? Tas ir sliktais, kas ir noticis ar mums pēdējās dienās. Labais ir noticis tas, ka beidzot tomēr gan valdības vadītājs, gan valdošā koalīcija uzskatīja par iespējamu deputātus atgriezt uz deputātu statusā un neturēt viņus par aunu baru un balsojumām pogām. Un beidzot, kā Saskaņas centrs ir ļāva iepazīties ar tiem dokumentiem, kuri bija tik slepeni. Kas ir pareizais lēmums, par ko jābalso? Jūsu versija? Viss tas, ko es tagad stāstu, notika pēc 3 šodien. Kad visi zināja, ka frakcijas notiek 2 un pirms tam. Un mēs neko no tā visa jaunā nezinājām, uzzinājām tagad. Un līdz ar to 8 no rīta būs frakcijas sēde un mēs lemsim, ko darīt. Bet jūsu personiskais līdera viedoklis šobrīd? Redziet, es nekad neesmu bijis opozīcijā valstī. Un ja jau reiz nauda ir paņemta, tad ir jādara viss, lai nedarītu kaunu valstī. Jūs negribat pateikt, par kuru versiju jūs uzskatāt? Man nav tiesība tāda. Mums ir Saskaņas centrs Demokrātiska partija. Mēs, būdam opozīcijā, atbalstījām šo adventas vienošanos. Rīt no rīta. Jūs neturat priekšā jūsu parakstīto, jūsu politiskā spēka parakstīto adventas vienošanos, kāpēc jūs nepanākat, ka jūsu valdība, kurā jūs esat, nepilda jūsu apņemšanos? Es domāju, ka šī apņemšanās tiek pildīta. Kas būtu jādara no rīta, lai izpildītu? Bet tur ir rakstītas stingras normas. Tur vajadzēja parakstītājiem piedalīties, tur vajadzēja ievērot likumu, vajadzēja faktiski nenonākt līdz Satversmes spriedumam. Ko jūs ierosināt rīt no rīta darīt savādāk? Kādreiz es gribētu politisku atbildību. Kā viņi izpaustos? Piemēram, piedodiet, mēs tiešām cerējām, ka Satversmes tiesa mūs nepieķers. Citreiz būsim uzmanīgāki. To, ko viņi saka. Vai jūs prasat atvainošanos? Jā, protams. Arī pensionāru Premjerkungs, jūs redzat, ka ir atvainošanās vajadzīga? Patiesībā tas ir visai lielajai koalīcijai jautājums. Es vispār redzu, ka ir atvainošanās nepieciešama. Vai te ir par ko atvainoties? Es te varu pievienoties tiem kolēģiem, bet es tomēr gribētu par vienu citu aspektu izrunāt. Ja tas nebūtu traģiski, tas būtu komiski skatīties uz pašlaik notiekošiem procesiem. Šobrīd šie ir daudzie dokumenti, kas mums ir, kuri ir gan kompromisa varianti, gan tautas partijas varianti, gan pilnvarot, gan uzdot un tā tālāk. Manuprāt, viņi tikai liecina par to, ka šobrīd valdībā ir kaut kāda nesaprašanās starp partneriem. Un mums būs ļoti līdzīgi, tāpat kā Saskaņas centram, galā notikumi turpinājās arī vēlā pēcpusdienā, visu laiku nāk jaunas ziņas klāt, un mums rītā agri no rīta 8:00 būs frakcijas sēde, kurā mēs arī lemsim par savu tālāko rīcību. Bet balsot par kaķu maisām mēs šobrīd neesam gatavi. Tikai šodien šeit ir dokuments, ka no 12 tāda kabineta mēs varējam zem parakstu iepazīties ar šo dokumentu. Rīt mēs jau balsosim par tīru lapu. Par tīru lapu, kur ietver pēc tām pensijas reformu, sociālo reformu un citas reformas. Parlamentā mēs vispār nediskutējam par svarīgām lietām. Jūsu versija rīt atlikt un diskutēt? Atlikt, diskutēt par tiem svarīgiem jautājumiem, tām reformām, kuri valdībā uzņēmās šajā nodomu protokolā. Par visām. Mēs gatavi sēdēt no rīta līdz vakaram, aicināt speciālistus, uzklausīt dažādus variantus. Mums nav jādomā, kādā veidā lojā, es atvainojos, vēstulē valūtas fondam ierakstīt ļoti daudz visu ko. Jo mazāk mēs tur ierakstām, jo mums labāk. Urmanačkungs. Es nepiekrītu šādam viedoklim, jo viņš ir tāds, lūzeru. Kuram no šādiem? Visiem. Redziet, mums nauda ir vajadzīga, tāpēc mēs piekritīsim jebkuriem nosacījumiem. Mēs neesam izanalizējuši savus resursus, kur mēs tērējam. Varbūt, ka mums vispār tiešām tā nauda nemaz nebija vajadzīga. Valdošās koalīcijas pa visiem šiem vismaz 15 gadiem ir pārvērtušas valdošās koalīcijas deputātus par balsojumām pogām. Visi cūkas, ko var rīt izdarīt? Vienreiz vajadzētu šīm cūkām sacelties un sākt interesēties un nekad nebalsot par lēmumiem, kurus paši nezina. Persijas uz kompromisu? Nē, nav nekāda kompromisa. Ir aicinājums ticēt labajai valdībai, labajai koalīcijai, jo viņa zina, ko dara. Nekas vairāk nav noticis. Es pieļauju,
ka mēs varbūt varētu nobalsot par šo te atbalstu. Bet tur ir skaidri jābūt, tad ir jāuzņemās atbildība vai nu premjeram, vai nu arī finanšu ministram. Ir jāiznāk priekšā un skaidri jāpasaka. Tātad pirmkārt, mēs necelsim nodokļus uzņēmēji, nepalielināsim administratīvo slogu. Otrkārt, mēs skatīsimies, lai ministrijās nenotiktu naudas pārdala. Mēs izdarīsim to pa punktiem, kamēr es būšu premjers vai kamēr es būšu finanšu ministrs. Ja tas notiks, es pieļauju, ka varbūt arī kaut kas tiks atbalstīts no mūsu puses.